Я знаю. Я пойду посмотреть полтибью. Bērni šeit visi ir ļoti dzīvespriecīgi. Un Ilona jums patīk? Ilona, jūs mīlat? Jā! Mēs pat ticam Dievam! Pat ticat Dievam? Ilona arī tic Dievam? Jā! Katru dienu lūdzās. Un tad viņa jūs ir iepazīstinājusi ar Dievu, ja? Jā! Mēs pa katru vakaru lūdzamies. Viņa iepazīstināja mani un dziedam. Jā, jo Dievam noteikti patīk arī dziesmas, un viņam noteikti patīk dzīvespriecīgi bērni. Šodien mēs esam ciemos pie Ilonas Kviesītes, kas ir bērnu un jauniešu dienas centra Arken vadītāja, vai es pat arī teiktu, zināmā mērā, krustmāte. Arken, šī centra nosaukums, ir no zviedru valodas nācis, un tulkojumā latviešu valodā nozīmē šķirs. Tātad mēs varētu teikt, ka šis ir bērnu jauniešu dienas centrs, kur nosaukums ir šķirsts, un par to, kāds ir šis šķirs, tad mēs arī sarunas laikā lūgsim Ilonu mums sīkāk pastāstīt. Šajā centrā es kalpoju vairāk kā 10 gadus. Sākumā strādāju zem vadītājas, bet nu jā, tad mums tas centrs pajuka, un tad mūsu mīļie zviedri teica, ka nevajag šo centru, ka viņi vēlās palīdzēt šī rajona bērniem. Un tad mēs kopīgi sameklējām centru, un tad vajadzēja izdomāt šo te nosaukumu, jo varējām jau izmantot tālāk to bet tā kā gribējās savu. Un tad ilgi domājām, un gribējās visu laiku kaut ko eņģelisku, cik man patīk eņģeļi. Bet tad man pēkšņi ienāca prātā, prasīju zviedriem, kā ir zviedriski šķirsts, jo man ienāca prātā, ir aizgājis, bet šķirsts ir palicis. Un tā mēs tikām pie nosaukuma Arken, jo zviedriski ir Arken, un zviedriem tā ideja ļoti patika. Un tā mēs esam Arken. Kāda ir šo zviedru? Kas ir šie zviedri un kāda ir viņu loma šī centra darbībā un tāpšanā varbūt? Viņi veidoja nometnes, organizēja nometnes veselu mēnesi šiem te bērniem. Es atvainojos, viņi tas ir kas? Mūsu Zviedru pestīšanas armija. Tad Zviedrijas pestīšanas armija. Jā. Bet atbalstītāji, tieši centra atbalstītāji bija citi. Bet šie te tieši, kas mūs šobrīd atbalsta, tie tikai nometnes organizēja. Nu jā, un tad bija tā, kad viņi gribēja, ka tas centrs turpinās un ka viņi uzņēmās, kad viņi palīdzēs šo te centru uzturēt, lai tikai būtu šiem te bērniem, kur atnākt, kur paēst, kur siltums, lai viņi nebūtu uz ielas. Tad vai es saprotu pareizi, ka finansējumu šī centra darbībai nodrošina jūsu atbalstītāji no Zviedrijas, un jūs šeit darbojieties patiesībā brīvprātīgā kārtā, kā brīvprātīgā? Jā, tieši tā. Tad, kad mēs nācām uz šejienu no ārpuses, pie ēkas nekas neliecināja par to, ka šeit iekšā varētu būt centrs, kurā notikt, ka kūsā dzīvība, bērni dzīvojās un pavada šeit laiku. Kāpēc no ārpuses to nekādā veidā nevar pamanīt? Vai tam ir kāds īpašs iemesls? Es uzskatu, ka vai te vajag ļoti lielas reklāmas vai ko, kad bērni paši atnāk, bērni paši atrod un bērni no mutes mutē pasaka, un smieklīgākais arī tas bijis, kad viņi jau nesaka, ejam uz centru Arken, viņi saka, ejam pie Ilonas vai pie Lončika. Protams, ka visi šie bērni, ko mēs redzam, un viņu dzīves stāsti ir krāsaini, kā dzeņa vēders droši vien, un jūs arī iepriekš pieminējāt,
par šīm atkarībām, alkohols, cigaretes, kas varbūt ir pat nevainīgākais, un pēc tam jau tālāk narkotikas. Kur šādi bērni, kā viņi to dabū, kur tas ir pieejams, un cik man zināms, tas viss maksā naudu? Nu jā, bērni zog un vēlāk pārdod šīs te mantas nozagtās un par šo iegūto naudiņu, tātad iegādājas narkotikas, jā. Un jūs arī minējāt, ka jums ir dažādi vecumi, jums ir pusauģi un jums ir arī mazāki bērni šeit, kas apmeklē dienas centru. Vai tiešām ir tā arī, ka pusauģi bieži vien šos te jaunākos apmāca un ievada šajā te dzīvesveidā? Jā, tieši tā. Viņi arī sūta jaunākos bērnus, diedelēt naudu, lai par to dabūnu atkal palietot, jā. Kaut ko iegādāties, jā. Šis atkarības vērsušas vielas lietot. Jā. Bet tad, kad vai viņi arī šādā stāvoklī, reizēm atkarības stāvoklī nonāk arī pie jums dienas centrā ikdienā? Tieši tā. Es bez šīt aizrādīšu viņam, jā. Daņīla, stop. Nedrīkst pļaudīties. Vai es pareizi tad saprotu, ka bērni atrod jūs, nevis jūs bērnus šajā centrā? Tieši tā. Nē, ir, ka es nāku no darba, es eju cauri parkam, un tad jau es pati tā kā jautāju, vai nav kāds izsalcis, lai var atnākt, pabarot, vai tas ir vakarā, vai pa dienu, tā, tad jau es uzrunāju, bet savējos jau, un tad jau atkal citi nāk līdz, un kaut kā tā aiziet. Jūs pieminējāt ēdienreizi un izsalkumu. Ar ko šis centrs atšķirās no citiem dienas centriem Rīgā? Mēs zinām, ka arī Rīgas pašvaldība ir izveidojusi dažādus un vairākus dienas centrus. Viens tepat atrodas burtiski 100 metru attālumā no jums. Bet kas ir tas, ko bērni saņem šeit, ko viņi nesaņem citos dienas centros? Šeit ir tas, ka viņi var atnākt paspēlēties, viņi var paēst, šeit viņi var justies kā mājās. Kas raksturo šos bērnus? Pavisam īsi varbūt. Kur ir tie bērni, kas atrod jūs? Tas nosaukums, kā parasti saka, ielu bērni, bet viņi jau nedzīvo uz ielām. Viņiem, protams, ka ir ģimenes. Kādas, kuram tā ģimene ir, bet visbiežāk jau tas skaitās, ka pēc ielu bērni, tāpēc, ka viņi no rīta pamostās un ir ārā. Un visa tā diena norit ārā, un tāpēc jau ir tā iela. Bet ir arī tā, ka vakarā ir tādas ģimenes, kur negribās atgriezties mājās. Pirmkārt jau, ka viņi salietojās šīs narkotikas, spaisus un marihuānas, un viņiem jau bērniem, protams, tiek melots tas, ka tā ir marihuāna, un, protams, ka tā nav tīra marihuāna, tur jauc klāt visādas tāpat ķīmiskās vielas, un tad, protams, ka bērniem ir šausmīgi apetīti, un tad viņi nāk uz centru, un es jau, stop, Lian, un es jau te visādi domāju, kā to visu apkarot, un domājām, jau no sākuma teicām, visi, ja jūs būsiet lietojuši, jūs nevarēsiet nākt tā kā, jā, ka tas ir negodīgi pret citiem bērniem, ka jūs atnākat, jo viņi ir ļoti izsalkuši, viņi nezinu, viņi ēd, par 4 apmēram, jā. Bet, es sapratu atkal no otras puses, ka, nevar taču aizliegt bērnam ēst. Un, kad ir jābaro, bet ir visādi gadījumi, jā, drausmīgi nostīties, ka viņi ir atnākuši, salietojušies, jā, un paši smējās, un citi viņus apsmēja, visi, un viņš ēd bērns, un jau viņam viss tek, un viņš ēd, un viņš, briesmīgi tādi visādi gadījumi. Bet, protams, ka jūs sakat, ir arī pusauģi, jūs pieminējāt konkrēti bērniņi, kas apmāca un palīdz arī citiem, palīdz, domāju, pēdiņās nonākt šāda veida dzīvesveidā. Bet jūs varat durvis, protams, centra durvis, jūs varat viņiem visiem vaļā. Jā. Tieši tā, jo kur tad citur viņi ies, jo mājās viņi baidās iet. Tas, kad
Nu, arī ir tā, ka, protams, ka nav jau visiem vecākiem vienalga, kur tie bērni paliek. Un tādā veidā mēs kā arī sadarbojamies ar vecākiem, jo, ja viņi sāk lietot, tad viņi ir bieži vien, ka neiet mājās vairākas dienas. Uz centru nāk. Un tādā veidā arī vecāki atrod šos te bērnus, ja meklē, jo viņi zina, ka var būt pie Ilonas viņi. Un tad viņi man zvana, un tad mēs kopīgiem spēkiem, atkal viņus tā kā atgriežam mājās un kaut kā tā. Jā, jo man arī ļoti interesē tas, jūs pieminat vecākus. Kā vecāki, bērnu vecāki attiecās pret jums, pret šo centru, vai jums ir kontakts, vai jūs viņus pazīstat? Jā, protams, ka es viņus pazīstu. Lielāko daļu ir arī tādas, kuras nepazīstu. Un arī smieklīgi ir tas, ka es, diemžēl, pa šitiem gadiem neesmu iepazinusi uzvārdus. Jūsu skatījumā šiem bērniem, kas pie jums nāk uz dienas centru, mēs, protams, saprotam, viņu ģimenes apstākļi ir grūti un sarežģīti, bet kas viņiem visvairāk pietrūkst? Kas vēl viņu dzīves tajā infrastruktūrā, kura posma trūkst, lai tomēr palīdzētu viņiem nostāties uz savām kājām ar laiku? Es domāju, tā mīlestība, parādīt, ka ir arī cita tā izeja, vai ne? Tā visa, kad tāpēc, ja mēs lūdzamies un ir bijis arī tā, ka tiešām Dievs palīdz un rekā mēs varam stāstīt liecības, redziet. Kā jūs teicat, ka mums ir šeit ļoti, ļoti narkotikas izplatītas, ja, un alkohols. Un bija laiks, kad mēs tiešām, man bija viens priesteris, kurš nāca katru vakaru, un mēs lūdzāmies, un tiešām notika brīnums, un bērni sāk nelietot, un tā, un tas bija tik forši. Bet es jau minēju, kad kopš es tagad 2 gadi kā audzinu savu aizbildināmo, tad bija viens brīdis, tāds periods, ka es atslēdzos no visa, es visu veltīju vienam bērnam. Un man bija ļoti grūti atkal uzsākt to visu, jo es redzu, ka šie tie pārējie bērni slīkst tajās narkotikās. Tā iet, kad tu ej pa ielu, jā, un satieku savus mīļos, es redzu raud, man viena meitene paiet garām, nevar, ka viņa ir, pēc alkohola nesta, kā tā būtu, nezinu, spirts izliet pa visu Daugavpils ielu, jā, un viss manējie, tā kā manas meitenes. Tas bija tik bēdīgi, un es lūdzu Dievu, ka man vajag atkal sākt, bet es nevaru, man tas mans bērns krīt, un arī narkomāniņš. Jā, bet es šobrīd nespēju atkal pateikties Dievam, jo es visu laiku lūdzu, kad mēs tagad pārvācāmies, mums tagad ir atkal iespēja, visu no jauna uzsākt. Un tad notika tā, kad viena katoļa māsa, pastorālās mājas, viņiem nebija kur palikt. Ja, un viņi man pazvana, viņi saka, vai nevaram mēs pie tevis piekdienās? Es saku, jā. Un tas bija tāds grūdienis visam, un atkal, un tad, tas viss notiek tagad, un tiešām pateicos Dievam, kad atkal aiziet tā kā vecajās sliedēs, un kad atkal varam, nākt, kad atkal bērni nāk, un kad muģi no viņiem, un tik forši. Vai vecāki ir pozitīvi noskaņot, vai viņi pozitīvi skatās uz to, ko jūs darat, un kā jūs iesaistāties šo bērnu dzīvē? Jā, vecāki īstenībā ir ļoti laimīgi, ka mēs vedam bērnus uz nometni. Tad viņi ļoti priecīgi un tā, bet, jā, vecāki. Vecāki, mēs sazvanamies, jā, ir vecāki, kuriem ir nalga, ir vecāki, piemēram, kuri neatbalsta, teiksim, arī ar lūkšanām vai ko, kuri netic vai ko, bet pārsvarā viss normāli. Ir tādi, kuri pareizticīgi un saka, нет, мой мальчик там нельзя молиться, да, там католическую молитву. Tad es mēģinu tā apskaidrot, ka tā ir vienkārši lūkšana un tā. Bet, jā, ar vecākiem dažādi ir bijis, visādi ir.
Es nezinu, ir vecākam pilnīgi vienalga ir, jā, un ka mēs pēc vakara lūkšanām, ka es pavadu bērnus uz mājām citreiz, kam tālāk jāiet vai bija, ka jābrauc un tā. Un tad arī, kad bērnam it kā nāk pretī mamma, jā, bet sadzērusies un tā, un beigās izrādās neatnāk, un bērnam nav kur palikt, un viņš saka, ka viņam te tētis dzīvo, izrādās nav nekāds tētis, un labi, aizejam, bet tur ir ciet viss. Zvanam vecmāmiņai, tā pasaka, niet, kam ņeņizjā. Es saku, ko man tagad policija jāzvana, kur lai bērnu atstāja uz vaņici. Tā, ka pilnīgi vienalga. Visādi tādi gadījumi, kas, piemēram, arī, ka traumas dabūna vai ko, kad es aizvedu slimnīcu viņus un tā. Es jau vairāk arī neko neskaidroju. Un tā, citreiz jau ir tā, ka pierakstu vienkārši kā mamma. Ko tur es iešu skaidrot, ka centrā ir ko. Bet, arī vecākiem. Vai nav laika atbraukt līdzi, vai zvani, jā, šas būdu. Un beigās jau uz bērnus atvedus mājās, vēl gaidām, ka viņi tiešām atnāks pakaļ. Vai jūs zinat, kas ir noticis ar tiem bērniņiem, piemēram, kas jau ir pieauguši, bet ar kuriem jūs strādājāt pirms 10 gadiem? Jā, protams, man ir tāds prieks, ka viņi man neaizmirst, ka viņi nāk klāt un ka viņi, lielākā daļa jau tepat vēl dzīvo un ir, kur ir patīkami pastīties, kur ir izauguši un strādā un protams, staigā ar meitenēm un ir, kur ir jau māmiņas ir un ar ratiņiem un patīkami ir, kad tiešām viņas saglabā tos bērniņus, jo ir arī tādas meitenes, kur mēģina atrunāt, tā kā no aborta, bet kuras nepaklausa, bet patīkami, jā. Ir arī tādas māmiņas, kuras, diemžēl, izvēlās to ceļu vieglāko, jā, kuras labāk tur piedzerties un sēž parkā un tad tā, sāpīgi nostīties. Dažādi ir māmiņas, kuras ir mainījušās, kuras kādreiz likās, ka, nekas tur nebūs no tās meitenes vai kā, bet tagad, kad paskaties, paklausies, tāds prieks. Jūsuprāt, kas ir tas iemesls, kāpēc nav daudz tādu cilvēku? Varbūt ir, varbūt mēs nezinām, bet kāpēc nav vēl vairāk tādu cilvēku, kas ir gatavi palīdzēt saviem tuvākiem? Jo mēs ļoti redzam, ka šiem bērniem ir nepieciešams atbalsts viņu šajā audzināšanā, kamēr viņi kļūst par pieaugušām personībām. Kāpēc mēs aizslēdzam tās savas durvis? Vai arī, ja neaizslēdzam, kāpēc mēs viņas neatveram un necenšamies pastiet to savu palīdzīgo roku, jo viennozīmīgi mums katram ir ko dot. Mēs katrs varam palīdzēt kādam. Varbūt nemākam. Varbūt baidamies. Baidamies. Un katrs jau uztver savu tuvāko par, katrs redz savādāk to, ka pasaka savs tuvākais. Varbūt kāds ļoti rūpējas par savu ģimeni un uzskata, nē, pietiek es savai ģimenei tikai vai kā. Un, piemēram, mamma arī bija tāda, kad, nē, priekš kā man jādod citam, man neviens nedod. Es tā domāju, ka tas kaut kur, nezinu. Es nezinu, kāpēc. Varbūt nezinu, varbūt nemāku atvērties, varbūt. Man liekas, jau Dievs ir devis, tad ir devis. Visbiežāk jau tiek neieredzēti šie bērni, jā. Jūs jau paši redzējāt, kā viņi uzvedās uz ielas, jā. Un visbiežāk jau labāk izbēgt no viņiem un nekā, Jā, viņi ir neērti bērni viennozīmīgi. Neērti. Jā, kauns no tādiem ka viņi tā. Bet tas var arī rosina pārdomas par to, ja kādam ir kauns, tad kā mēs varam to situāciju labot? Ja mums ir problēma, tad meklējam risinājumu. Ko mēs varam darīt lietas labā? Tikai tas, ka mēs novēršamies, situāciju nekādā veidā labāku nepadarīs. Ko mēs varam darīt? Man vienmēr liekas tā, ka, ja es kaut ko daru, es vienmēr, es iedomājos sevi tām bērna vietā, kā es justos tādos apstākļos, kā es justos tādā ģimenē, kā es vienmēr tā kā, meklēt sevī vispirms, manuprāt, vai ne, to problēmu. Un tas, kad,
saprast, to izprast tikai var tā kā, patis tā kā izdzīvo pats, kādu domās. Jā, viennozīmīgi. Arī pāvests Francisks ir runājis žēlsirdības gada sakarā par to, ka žēlsirdību parādīt ir spējīgs tikai tas cilvēks, kurš viņu vispirms ir saņēmis no Dieva. Viennozīmīgi mums pašiem no sākuma ir kaut kas jāsaņem, lai mums būtu ko dot tālāk. Man kādreiz patika, es daudz gadus atpakaļ, man liekas, kad es tikko vispār sāku kalpot Dievam, tad es dzirdēju tādu kristīgā radio, man tas lika aizdomāties. Viens teikums tikai tas, ka cik daudzus Dievs mīl un kāpēc mēs nevaram mīlēt daudz cilvēkus, ja? Kāpēc mēs esam tikai savējos. Un tas man lika laikam tā viens teikums, ja? Arī kāda cilvēka intervijā uzrunāja tie vārdi. Pāvests Francisks ir novēlējis visiem tiem cilvēkiem, kas satiek viņu Romā, lai šis žēlsirdības gads, šis jubilejas gads ir no tiesas pilns patiesas žēlstības un īstenas garīgās atjaunotnes laiks. Un to novēl arī jums sirsnīgi. Tiešām liels paldies par to, ka jūs mūs uzņēmāt un pazemīgs paldies par to, ko jūs darat. Paldies Dievam! Auga, auga, rūžeņa, sorkana doza, auga, rūžeņa, sorkana doza, saptu rūžu, kujauna meiteņa, saptu rūžu, kujauna meiteņa, ai, vecisa, vai kā tu? Sauca, ai, meti tevi moti sauca, zinu, prūtu, kā mai moti sauca, zinu, prūtu.